Mūsu veiktais eksperiments aicina padomāt par mūsu uzvedību un to, kā ārēji stimuli ietekmē mūsu bezapzinātās reakcijas. Taksometra skaņa, kura kļūst par ierastu signālu, ir tikpat kā nejaušs stimuls, kas izsauc noteiktu reakciju. Mēs reaģējam uz šiem stimuliem tāpat, kā suns Pavlo atbildē uz zvana skaņu. Šeit iedarās behaviorisma teorija, kuras uzmanība pievērsta dzīvnieku vai cilvēku psiholoģijas uzvedības pētīšanai un stimuliem, kas veido asociācijas. Pavlova pētījums parāda, ka dzīvnieki iemācās atbildēt uz stimuliem, veidojot jaunas asociācijas, kas izraisa noteiktu uzvedību, piemēram, siekalošanos. Tas pierāda, ka stimuli var izraisīt reakciju, radot saikni starp nejaušiem notikumiem. Zīmoli izmanto līdzīgas metodes, ietekmējot mūsu uzvedību ar raksturīgām skaņām, logotīpiem un krāsām. Tas atspoguļo behaviorisma ideju, ka uzvedību var veidot, izmantojot stimulus un to asociācijas. Eksperiments aicina pārdomāt, vai mēs varam apzināties šo ietekmi un kļūt par apzinātākiem patērētājiem, pieņemot lēmumus, kas nav tikai nosacīti ar refleksijām, bet gan apzināti izvēlēti. Vai mūsu lēmumi ir mūsu pašu apdomāta darbība, nevis nosacītu refleksu rezultāts.